Ir sācies ASV uzņēmuma peļņas rādītāju paziņošanas laiks. Tagad kādas 3 nedēļas būs ļoti interesanti. Vakar savus rezultātus paziņoja Interactive Brokers un Netflix. Kā jūs domājat, kādi bija Netflix rezultāti? Es cerēju, ka Netflix rezultāti būs labi, jo viņi palaida Squid Games, kā arī vairāk sporta pasākumu tiešraidi un ierakstu. Netflix rezultāti bija kolosāli. Peļņa bija lielāka nekā plānots. Apgrozījums bija rekorda apmērā. Viņi piesaistīja 19 miljonus jaunus abonentus pret apmēram 9, kā tika prognozēts. Uzņēmums paziņoja akciju atpirkšanu 15 miljardu apmērā. Ļoti labi rezultāti, kas rezultēja vakar un šodien pre-marketā plus 14%. Bieži vien līdzīgi uzņēmumi arī iegūst no šādām ziņām. Tāds kā Spotify, kurš arī ir abonentu biznesā, arī pre-marketā ir neliels paleciens. Spotify un Netflix akcijas lielā mērā korelē. Kā jūs domājat, kādi rezultāti bija Interactive Brokers? Protams, ka rezultāti bija kolosāli, jo 4. ceturksnī pamatīgi pieauga Bitcoin cena un apjoms, kā arī dēļ Trumpa uzvaras ļoti fenomenāli izaugsme bija akciju tirgu. Interactive Brokers jau vairākus gadus pakāpeniski aug un arī šobrīd pēdējā ceturksnī bija rekordpeļņa, rekorda apgrozījums. Peļņa bija pa 35% lielāka nekā iepriekšējā gadā. Kā arī tas ir ideāls bizness, jo viņi iegūst no šīs lielākas intereses par tirdzniecību. Pieauga options darījumi, kā arī margin depth darījumi. Tas, ka pirmajiem, kas reportē savus rezultātus, ir labi rādītāji, ir ļoti labs signāls un liek domāt, ka arī citiem uzņēmumiem ies labi, jo šis parāda, ka cilvēkiem ir nauda, viņi pērk produktus un pakalpojumus. Ja nekas nenobruks, es domāju, diezgan drīz tuvākajās dienās mēs jau redzēsim jaunu S&P indeksa all-time high.